Euni, čau! Šodien būs pilnīgi savādāks video. Šitās būs ļoti interesanta pieredze gan man, gan visticamāk arī tev. Jo, ko mēs šodien darīsim? Mēs taisīsim unboxing no Temu. Sorry, montāžai vieta. Mums šodien būs unboxings no Temu. Jā, paldies Temu. Šīs sērijas galvenais sponsors un atbalstītājs mums ir neviens cits kā Temu. Un... Tārā! Jā, Temu mums ir atsūtījis paciņu, ar ko iepazīstināt tevi. Starp citu, pastāstīšu šķīkāk, par ko ir stāsts. Jā, kā tu redzi, mums aiz muguras ir mociklets. Jā, ja tu labi seko man līdzā, tad tu droši vien, kad zini, jā, ka man bija tāds Kawasaki Z750, kur, diemžēl, tehniski iemeslu dēļ vajadzēja pārdot. Nu kā, tehniski iemeslu dēļ vienkārši piķi vajadzēja, lai saliktu Dodge. Tāpēc, jā, diemžēl savu mocu pārdevu. Un tā kā, jā, vasaras sezona plānojas uz ūdens, tad nebija doma, jā, nopirkt kaut kādu moci. Bet, nu, tā nu sanāca, reku šitien kaut kur būs video no telefona filmēts. Jā, nebija miera, vajadzēja nopirkt kaut kādu Frankensteinu. Jā, tieši šitāds vecs Suzuks, kuram plānojas pārvērtības. Un ļoti labi sakrita to, kad man uzrakstīja Temu. Starp citu, ja tu nezini, kas ir Temu, jā, es arī iepriekš nezināju, kas tas tāds Temu ir. Jā, visi mēs zinām AliExpress, eBays un vēl visu kaut ko, bet ir tāda lieta kā Temu. Ja? Pirmkārt, es tev atgādināšu, ka tev ir ritīgi forša atlaide, 90% atlaižu kupons, kurš ir kaut kur parādīsies ar promo kodu. Tā kā droši var aiziet, jā, iečekot un kaut ko sev uzsūtīt. Un, jā, tā kā mēs pieskārāmies moto tēmai, tad, jā, rubrika šodien saucās, ko nopirkt Temu līdz 150 eiro. Tad, nu, saklikināja visu kaut ko, kas ir saistīts ar motocikliem. Jā. Pastīsimies, kas tam mums ir atsūtīts. Kas vēl? Jā, starp citu, es pat visu 150 eiro neiztērēju. Es iztērēju īstenībā, zini cik? 143 eiro un 70 cents vērti ir šī paciņa, bet man liekas, ka viss ir jātais vaļā, vai ne? Un skatīsimies, ko tad tu var ieķert no Temu. Pagaid, es jau laikam biju aplēsis, bet es paņemšu vienkārši ilustratīvā nazu attaisīšu vaļā vēlreiz. Nu jā, es bišķiņ nokrāpos, es paspēju jau pirms tevim attaisīt vaļā. Šādas produkts es paspēju paskatīties, bet ne visus, tā kā kaut ko atstāja arī kopā pārsteigumu momentā, vai ne? Tā kā taisam vaļā, ķeramies klāt ar abām rokām paciņā un, jā. Starp citu, pirms mēs metamies iekšā, es vismaz ārkārtīgi pārsteigts par, jā, Temu cenām. Es nezinu, kā viņi dabona, nu, tik lētas cenas, bet, jā, galīgi labi. Bet viss, pirmā kastīte, jā, tieši šitādi viņi arī izstās, bet tā kā es zinu, kas tur ir iekšā un tur ir dzelzs detaļas, tad viņam nekas slikts visticamāk nav noticies. Tad, kad man atsūtīja, jā, opciju izvēlēties visādas preces, šis bija pirmais, ko es meklēju un gribēju uzsūtīt mocim, jā? Jo, skaties, un tās ir ručks vai leveri saucamie, sauc kā tu gribi, bet zini, kur šitas viss nāk, šitās ručks. Un kāpēc vispār es izdomāju sūtīt viņas jaunas? Pirmkārt, kā tu redzi, jā, šis ir baigais Frankensteins. Šitan ir kaut kāda sajūga ručka, kaut kāda neriktīgi gara. Nu, šitā vēl būtu ok, bet, zini, kas man visvairāk patikās, tas, kad bremžu šķidrumam tvertnīti ir smuka no alumīnija korpusā. Un izstās, kad šis arī te smuka varēs derēt un nebūšu nošāls greizi. Nu, labais, ne? Šitā mums ir viena ručka un otrā. Nezinu, mums būs daudz simpātiskāk ar, pirmkārt, īsāku rokturīti, kur mēs smuku ar diviem pirkstiņiem vai vienu varēsim sajūgu pacirst vaļā. Un arī šis izstās, ka mums smuki šitien sajies un derēs. Pats svarīgākais, cik maksā? Pastīsimies tuvīt sarakstā. Cik maksā? Šajā gadījumā ručkas mums maksā, zini cik? Nu, uzmini. Kā tu domā, cik viņas maksā? Abas divas ručkas. Tikai 26,99 eiro.
es teiktu, nu, ritīgi pa lēto. Es pat teiktu, šī nav godīga cena, bet ritīgi pa lēto, un es esmu īstenībā ļoti, ļoti priecīgs. Pagaidām izstās ritīgi forši ir. Tā, ka mēs viņus uzmontēsim, tad pastīsimies, vai kaut kāds cilindrīts netek vai nesalo, bet šobrīd izstās galīgi labi. Un labi, nestiepsim gumijas garumā, ne? Un ķeramies tālāk pie nākošās paciņas. Starp citu, es to uzreiz pateikšu, kaut kas man ir priekš tevīm, jo, jā, man patīk kaut ko dabūt, un man patīk arī ar kaut ko padalīties. Līdz ar to šitai paciņā ir kaut kas priekš tevīm. Bet ķeramies tālāk. Labi, šito es paspēju atpakot, jā, es tev pateikšu. Šito es paspēju notestēt uz savu telefonu, bet, jā. Un kā tu redzi, iepakojums arī mums ir bišķiņ cietis. Tā ir. Tā kā nevad kastē, bet atved maisā, tad tā var gadīties. Bet tā kā tas ir domāts motociklam, tad viņam vajadzētu izturēt arī kaut kādu zināmu triecienu, vai ne? Un pie reizes ir notestēts jau pirms viņš ir atnācis pie mums. Un tas nav neviens cits, kā mobile phone rack. Kaut kā šitā. Labi, atpakosim arī šito vaļā. Un pastīsimies, kas tāds ir. Tas ir kaut kāds neviens cits kā telefona turētājs. Teikšu, kā ir. Smaržo pēc lētas plasmas un cik lēts? Skaties, tu patstāstīšu. Pagā. Jā, viņš smaržo tieši pēc 3,83 €. Bet man vajadzēja notestēt, cik viņš ir labs vai slikts. Jā, jo viena no svarīgākajām štelēm ir telefona turētājs motociklam. Tāds, kurš ar to telefonu notur. Ja pieņemsim, nav lēts, šis ir, man liekas, S24. Un teikšu, kā ir, man baigi īstenībā negribās viņu likt uz moču. Un es gribu ļoti, ļoti uzticēties motociklu, tā teikt, telefonu turētājiem. Kāpēc es pieņēmu lēmumu pasūtīt tieši šitādu? Tāpēc, ka viņam ir 4 rociņas. Un tā ideja tāda, ka viņš it kā varbūt drošāk tur to telefonu. Ir tie, kas tur uzliek kaut kā un sagriež, tad man liekas, ka man vajag tā līdz no 4 pusēm satur viņu. Bet ietestēsim, vai viņš vispār tur der. Un tik tālu der. Izskatās, ka der. Labi, es neriskēju šito. Šito mums vajadzētu uz moču uzlikt, un tad mēs viņu varētu ielikt kritīgā slodzītē. Bet, jā. Bet, rokā tā sajūta ir tāda lēta plasmas. Un zini, kas laikam nav forši šitam turētājam, tas, kad viņam nav kaut kāds vibroabsorbents, ka šajā gadījumā mocim īstenībā būtu diezgan svarīgi, lai nebojātu kameru. Un tev vajadzētu tādu, kas ir... Saņemies! Labi, ir to laikam jādara šitā. Pagā. Redzēju, ko? Mocim diezgan svarīgi, ka tas statīvs ir tāds, kas absorbē vibrāciju. Jo pretējā gadījumā kameras var aiziet pa pieskari. Šitam tāda opcija nav. Ja vienīgi viņš tai plasmasā tur kaut kādu paņem elastību uz sevīm. Noskanēja diezgan labi. Bet, labi, paņems reiz uz mocīšu uzliks, ne? Pastīsimies, ko viņš vispār dara. Tas nenotiek tik ātri. Baigi garā vītni ir. Man jau apnika, man liekas, ņemam nākošo produktu. 10 hours later. Svarīgākais gribēju nopirkt, tie ir cimdiņi. Kāpēc? Jo, starp citu, šitie ir mani ļoti veci un mīļi cimdiņi, bet, diemžēl, redzīt, te ir šitā sāpe. Šitos cimdiņus savulaik nopirku, starp citu, Francijā. Havēs var ritīgi gāzē apkārt. Bet, diemžēl, viņiem ir jau termiņš
tā teikt, iztecējis, ja? Un es viņus ārā vēl nemetīšu. Varbūt, ka viņu var noderēt. Tāpēc pieņem lēmumu, jānoriskē, jāuzsūta cimdiņi no Temu. Jā, moto cimdi, droši vien, ka tu zini, ka maksā diezgan daudz tādi jaudīgi moto cimdiņi. Tāpēc notestēsim šitos. Starp citu, jā, pasūtīju 2 gabalus. Viens melnus un otrs sarkans. Kāpēc 2? Pirmkārt, gribēju notestēt, vai ražotājiem atšķirās kaut kāda izmēri. Un, jā, gribēju viens cimdiņus paturēt sev, un otrs cimdiņus dot iespēju tev pie viņiem tikt. Tāpat vien, vai ne? Kaut ko paņemam sev un kaut ko atdodam tālāk. Bet man liekas, ka tu tiks pie abiem pāriem. Jā, labi, sāksim ar melniem cimdiņiem. Skaties, uzsūtīju rītīgi foršus cimdiņus. Šitos es uzsūtīju tādus bez bruņām, vairāk tā, lai neslīd. Un rītīgi forši cimdiņi, bet, zin kā, tas ir baigā sāpe. Es pieņēmu lēmumu, ka man jāuzsūta L izmērs, jo man tāda standarta liela roka skaitās. Parasti L izmērs der. Un, zin kā ir, nav tā, ka neder, bet ir tā, ka es laikam gribētu pa vienu izmēru lielāks un visticamāk pasūtīšu vēlreiz XL cimdiņus. Jā. Starp citu, cik maksāja? Pastāstīšu, cik maksāja. 7,43 €. 7,43 €! Nereāli pa lēto. Es nezinu, kā viņi ikdienā lietojot darbojās, bet es noteikti uzsūtīšu vēlreiz šitādas pašas. Pa tādu naudiņu, galīgi forši ir. Bet es laikam pasūtīšu, jā, XL izmēru. Kaut gan, varbūt, ja tā aga notestēs bišķiņu. Varbūt īstenībā, ka viņi pastaipās. Bet es laikam gribu tomēr pa vienu izmēru lielāks pasūtīt. Ja? Tā kā mazajām ķīniešu rociņām tie skaitās lieli, bet priekš normāli eiropiešu tad vajadzētu XL. Sarkanie cimdiņi. Pastīsimies, kāda mums izskatās sarkani cimdiņi. Tadā! Šitie ir bišķiņi nopietnāk. Starp citā, izmērs arī L, tādi paši, L izmērā, bet šitos pieņēma lēmumu, ka jāuzsūt bišķiņi ar bruņām ir, ja? Tādi bišķi uz kulaciņiem ir kaut kāds plasmas, bišķiņa šiteni kaut kāds plasmas aizsardzībai. Kā domā, pēc cik smaržo? Labi, tu ir pastāstīšu, kamēr tu izdomā cenu. 8,99 €. Kaut kā tā. Un pastīsimies, cik labi der šitie cimdiņi. Droši vien jau tikpat neder kā iepriekšējie. Ja tā labi grib, tad var dabūt virsū. Tas ir skaidrs. Uzreiz to droši sajūta, bet, jā, diemžēl, man vajag nākošo izmēru. Tā jau nav slikti. Bet, kas ir pats labākais? Ieraksti komentārā, kurus cimdiņus gribi tu? Sarkanos vai melnos? Paņemsim kaut kādu random comment name picker, izlauzēsim kādam no tevīm gan melnos cimdiņus, gan sarkanos, un es sev pasūtīšu XL izmēru. Tā kā, ja tev ir tāda rociņa nedaudz mazāks banānu saišķis nekā man, tad tev viņi noteikti derēs. Bet es priekš šiem uzsūtīšu XL izmērā. Labi ir, izpakosim ārā visdārgāko paciņu, kur es uzsūtīju. Šitajā mazajā kastītē ir pati dārgākā prece. Kā tu domā, cik maksās šitā kastīte? Ātri. Davai pastrādā, iesaisties. Iebliez ašu komentāru, kā domā, cik maksā šī mazā kastīte. Ņemot vērā, ka šī maksā visu pāris eiro, tad šī ir salīdzinoši dārga kastīte. Labi, beigsim staipīt gumiju. Šis ten, kas tur ir iekšā, maksā 69,99 €. 70 €, tas priekš Temu ir, man liekas, baigais cipars.
Bet, jā. Tā kā mēs ne tikai gribam uztaisīt to mocīti, tā teikt, vizuāli smuku un pārvērtības uztaisīt, viņš arī būs jāpārkrāso. Un šī ir lietiņa, par kuru, starp citu, diezgan ilgi, varbūt neteiksim sapņoju, bet piedomāju, ka viņu vajadzētu iepirkt, un visur citur viņi maksā daudz dārgāk, tāpēc šī bija forša iespēja, beidzot pasūtīt kaut ko šitādu. Kā domā, kas tāds ir? Davai, ātri izdomā. Labi, pakosim vaļā. Tas ir neviens cits kā lukturīts priekšā krāsošanas pistoles. Paskatīsimies, kā tas izstāsta un strādā dzīvē. Iekšā ir kaut kāds akumulators, bez nekāda marķējuma. Jā, īstenībā kādu laiku gribu saņemties, bet nevarēju saņemties viņu uzsūtīt. Jo neskatoties to, ka man ir tāda improvizēta krāsošanas kamera, tur ir pietiekoši gaiši, bet tajā pašā laikā vienmēr gribās kaut kādu gaismiņu. Un it īpaši droši vien tie, kas kaut ko krāso, zina, ka tad, kad tu gribi laku novilkt tādā ritīgā stiklā, bieži vien ir baigi forši, ka tu izslēdz ārā pilnībā gaismu un skatoties pēc gaismas stariem, kā viņi laužās, tad var novilkt laku, lai nav kaut kāds apelsīns vai vēl kaut kas un tā tālāk tā projām. Tā kā droši padalies, ja? Es tā darīju, slēdz gaismu ārā un tumsā ar lukturīti pēdējo kaut kādu lakas slāni lakojas. Jā, līdz ar to, kas mums ir šitai klāt, tie reizes, ja pakojam, tad atpakojam, un šis vienkārši lādētājs. Jā, šis ir lādētājs iekšā šitam ten, tam tur ieslēgsim. Okay. Un šitā tas apmēram ir izstāsts. Un šitā ir laikam diezgan balta gaisma, jo opcija pārslēgt arī uz siltu gaismu. Kaut kā šitā. Galīgi forši ir. Labi, zin kā? Paņems pie reizes kaut kādu random krāsošanas pistoli un pastīsimies, vai viņu var arī tik viegli uzskrūvēt. Mums ir ierocis. Ierocis gan vajadzētu sastelēt, šitam baigi nebija gatavs, bet visam jau dzīvē nevar būt gatavs. Vispār šis nav iestudēts, šis ir pirmais testiņš. Ja mums kaut kas nesanāks, tad mums kaut kas nebūs vienkārši sanācis. Bet zin kā ir? Parasti saka, ka atsmērs sūdmērs, bet man liekas, ka sajies. Šī ir īstenībā kaut kāda standarta pistola, kāpēc lai nesaiet? Burvīgi. Aga, pa tālu. Un šitā. Vajadzētu būt. Baigi negribās ar šķaidītāju nolieties. Bet jā, ideja tāda, ka viņi uzliec virsū, izdomā, kā tu viņu grib te nostutēt, un tā viņš arī turās. Vai ne? Tev nu jaudīgi. Labs, es esmu pagaidām ļoti priecīgs, bet šito mums vajadzētu notestēt, kā tas strādā dzīvē. Un, jā, siltā gaisma, šito var kaut kādu leņķīti paregulēt, šito var pievilkt. Ritīgi forši. Nevar sagaidīt, šito varēsim notestēt, vai ne? Bet, jā. Un kas vēl? Bonusā mums nāk vēl kaut kādu lēcu coverīšu. Jā, neskatoties to, kad ir kaut kāda ventilācija vai nav, tad reku tev ir kaut kāda maināvie coverīši tā, lai tā teikt lēts arī tik ātri ar krāsu nesalīk. Ko ierauz bišķiņa muldne un varam turpināt. Tā, šitas iet šiten. Un nākošais, tas nav vēl viss, tur vēl ir šis tas. Labi ir, paņemsim vienu ritīgi vienkārši. Šitie, man liekas, viss ir skaidrs. Kā domā, kas ir? Ātri iebliez komentāru. Es tev ritīgi prasīšu komentēt visu kaut ko. Iesaisties, vai ne? Pietiek tev tur izlaisties vienkārši dīvānā. Kaut kā jūs jāpakustina. Šitie viss ir ārkārtīgi vienkārši. Birstīt ķēdes tīrīšanai. Starp citu, man ir ļoti līdzīga tāda pati, tikai šitien ir tāda, kur var sakniet no visām pusēm. Viņi attais vaļā, uzliec uz ķēdes un jā, satīri ķēdi. Lētā plasmas, bet diezgan stingri. Bet jā, šis atšķirās ar to, ka mēs uzliekam uz ķēdi virsū un viņi no visām 4 pusēm tīrās. Galīgi forši. Kā domā, cik maksā? Davai, iebliez. Cik maksā? Visiem interesē, cik...
Nē, tas tā bija domāts, nekas nesaplīs. Viņš vienkārši tā ir paredzēts. Bet jā, šitā ir augšējā daļa, kur tu vari mainīt, un viņi ir slidinām tā daļa. Smaržo pēc 3,99. Bet, jā. Nu, ir ok. Plasmas diezgan elastīga, redzi? Ja plasmas ir elastīga, tad tas jau ir 50% no uzvaras. Tā kā šit daudz vairs nav ko stāstīt, ne? Bet mocītiem ķēdi ir diezgan svarīgi satīrīt. Un ķeramies pie nākošā produkta, kā domā, kas ir paciņā. Es pats īstenībā nezinu. Šito es pat neataisīju vaļā, šis nebija sagatavojies. Bet es zinu, kam tur vajadzētu būt iekšā. Kaunam smukuma lietiņā, bišķi priekš mocīšu. Jā. Tā kā mums mocis tiks būvēts tādā ļoti interesantā stilā, un kā tu redzi, mums nav pagriezieni priekšā. Es gribēju savādāks pagriezienus. Priekšā mums ir slīdošie pagriezieni, bet es gribēju kaut kāds bišķi interesantāks. Līdz ar to atradu temu šitādas pagrieziens. Redzēju, ko? Jau kaut kādi nodimēti, bišķiņi tādi, bišķiņi tā teikt, nedaudz uztonēti, bet jā, izdomāju, kad man priekš aizmugurējās astes būs ritīgi aerodinamiski šitie pagriezieni iztīsies daudz labāk. Tas varētu iztīties apmēram šitā. Redzēji, ko? Nu, ritīgi forši būs, jo mocim priekš arī tiks pārtaisīt bišķiņi, bet šitie būs, man liekas, diezgan interesanti pagriezieni. Vismaz tādu dizainīsko, ja ne? Un kamēr mēs te ar tevīm runājam, starp citu viņi ir paredzēti arī aizmugurei, jo tur ir laikam arī bremžu ugunīts iestrādāts. Paņems kaut kādu ašaķīt un pieslēgsim, notestēsim. Nu, es ceru, ka te kaut kāda strāva iekšā ir. Bet neko daudz te nevajadzētu, ka līdz ar to nu, varbūt, ka sajies. Ja es visu atceros pareizi, tad mīnus mums ir melns. Tā tam vajadzētu būt. Un sarkans mums ir pluss. Iedegsies kaut kas? Jā. Skaidrs ir tas, ka šis ir kā aizmugurējais gabarītīši pa lielam. Vai ne? Pastīsimies nākošo. Nē, reku, šis ir gabarīts. Šī ir bremze. Un šitam vajadzētu būt pagriezienam. Redzēji, ko? Nu, ritīgi forši ir. Līdz ar to, jā, ja tu viņus grib likt priekšā, tad tu pieslēdz tikai pagriezienu, bet ja tu viņus grib likt aizmugurē, tad tev ir gan bremzes, gan gabarīts. Cik maksā? Pats svarīgākais jautājums šovakar. Cik maksā? Un maksā 6,99. Nu, reāli palēto. Tā kā BK auto 6,99 ir godīga cena par šitādiem pagriezieniem. Šodauds vispār BK auto, bet ķeramies pie nākošās lietiņas. Īstenībā nekas daudz nav palicis. Labi, ir pirms pēdējā lieta un pēc tam ir pēdējās lietiņas. Kā domā, kas tāds ir? Ātri izdomās. Ātri iesaisties. Šitas sen. Pirmkārt, šis mums smažo pēc 3,29 €, un šis ir neliels tuning elements. Jā, ātrumiņas, kur pārslēgt. Gribās mocu uztaisīt kaut kādiem nedaudz sarkaniem elementiem, līdz ar to pieņēma lēmumu ātrumkloķim uzsūtīt šitādu silikonu kloķīti. Ņemot vērā to, ka man šitien jāskrūvē un es neko negribu darīt, bet es uz acis jūtu, ka vajadzētu sajiet. Tā kā līdz ar to izmērs ir galīgi labs un jā. Kaut kādā šitāds mazs štruntiņš. Un mēs esam nonākuši pie pēdējā elementa, vai pareizāk sakot, pie pēdējiem divām paciņām. Kāpēc divām? Vienu paturēšu sev un otru aizsūtīšu tev, lai arī tu vari pamuļķoties. Jā, reku ieblēzīsim tā bildi. Redzi, tas ir tieši šitas. Ja? Tas ir krams, ko tu vari pielikt pie botiņas un dzirkstēs mēt. Jā, es esmu redzējis vairākas bildes, vairākas video, kā Džekta brauc un ampelējas, un dzirkstels iet pa gaisu, un man arī vajadzēja. Tāpēc, reku, šito es paņemšu sev. Šis ir, starp citu, viens kramiņš. Viens kramiņš mums maksā 3,29 €. Tas izstās apmēram šitā. Šitan ir kaut kāda arī
izolācija, lai tev kaut kāds zols laikam nesadeg. Un ar šito tu vari palīdz paņemt viņu pie botiņām pievilkt klāt. Bet to mēs arī notestēsim. Paga, nē, es sajaucu. Es tev aizsūdīšu vienu. Šis būs tavējais un šitie 3 būs manējie. Ja? Jo vienu kramiņu man vajag sev, otru man vajag pašam un trešo man vajag arī sev. Tāpēc tev būs viens kramiņš un cimdiņi un man būs 3 kramiņi. Bet doma ir tāda paša. Un 3 šādi kramiņi tev izmaksās 8,99. Tā kā, ja tu pēc 3 kramiņus, tad tev sanāk pa eiro lētāk. Jā. Un līdz ar to šitien arī nāk savilcis līdzā. Un šitien nāk mums izolācija, lai tu neaizēji liesmās. Un jā, tā kā man nav motos gatavs un es nevaru ritīgi izgāzt un notestēt dzīvē kāds izstāst, tad paņems uzšļurās bišķi pa boks, ne? Paņemsim tu ir botiņas un šito visu arī apsaitēsim, pastīsimies vispār tas strādāja uzsit ritīgi pa zema, ne? Mums ir testa upuris. Jā. Es ļoti ceru, ka es nenosvilināšu savus būtiņas. Nu, ja ne, tad dabūsim Temu meklēt pēc kaut kādām botiņām. Pastīsimies, kāds izstāsts dzīvē. Dzīvē tas varētu būt šitā. Nu, nezinu, laikam šitā kaut kā tam ir jāstrādā. Uzrauz kājā, ne? Pamēģinās uzsist dzirksteli pret zemi, varbūt, ka mums izdodās. Nu, video jau izstāst baigi forši un bildēs. Ir tik dzirksteļi pa gaisu. Nav jau mieru, vajadzēja notestēt. Jā, nu ko? Ejam testā, ne? Aizies kaut kādā tumsiņā. Pastīsimies, vispār bišķi var uzsīt dzirksteli. Nu, kaut kāda dzirksteli, man liekas, ir, ne? Jau labs. Labi. Viņš kaut kur pamuka. Skaidrs ir tas, ka dzirksteļo. Tas ir skaidrs, bet, jā, darot to šitādā veidā, tad mums ir aizgājis hamuts pa pieskari, bet, jā. Es teiktu, ka tests ir pa 50% izdevies. Dzirkstelis var dabūt, bet visticamāk, kad savilcēji tev varbūt varētu nedaudz pievilkt. Bet lielos vilcienos es esmu baigi priecīgs ar visu kaut ko. Kaut kā tā. Īsāk sakot, šis bija apskats no Temu, ko tu vari nopirkt un iegādāties līdz 150 eiro. Vai pareizi sakot, 43 eiro un 70 centi izmaksāja viss šis pasākums. Un noteikti neaizmirst izmantot mūsu promokodu apakšā. Atstāšu linku aprakstā, tur kaut kur, atradīs. Ievadi promokodu un dabūsi 90% atlaidi. Un droši var kaut ko ieķert no Temu. Kaut kā tā, ko es te vēl saku? Vēlreiz pateiksim paldies Temu. Un tu droši vien gaidi kaut kāds nākošās epizodes, kad šito Frankensteinu liksim kopā un pastīsimies, ko mēs no viņu varam izveidot, vai ne? Kaut kā tā. Un noteikti neaizmirst ierakstīt komentārā, kurus cimdiņus tu gribi notestēt, melnos vai sarkanos. Jā, izlauzēsim starp melniem cimdiņiem vienu un starp sarkaniem cimdiņiem vienu un bonusā pielikšu tev klāt. Zini kā, katram, lai tiek pa kramiņam, pielikšu tev klāt arī kramiņus un varēs uzdot ritīgi ručkā un uztaisīt kaut kāds dzirkstelis, vai ne? Kaut kā tā. Tā kā paldies tev par uzmanību. Gaidi kaut kādas nākošās epizodes un kaut kā tā. Un droši, ieraksti komentārā. Tev patīk šitāda veida saturs, atpakošana, kaut kāda iepazīstināšana ar kaut kādām precēm. Tā kā, droši parunājies ar manī. Paldies tev, ka skatījies un davai, čau!